Nākamais rīts. Pulkstens ir jau 7:30, tā kā no kaut kādiem 3 vai cikiem tai naktī. Kusīts beigās visilgāk nemiga, tad naktī cieta. Mamma iedod man roksalu. Tāpēc es oficiāli esmu pieaudzis cilvēks. Nu tāda Dabas viela. dabas vielu. Mēs gājām mēģināt nopirkt kaut ko brokastīm, bet laikam tā pērkona negaisa rezultātā tur visi elektrosistēma ir sajājusies, viņai nestrādājot pat kasa un neko vispār te nevar nopirkt šajā benzīna tankā. Pēc jābrauc meklēt kaut kāds cits. No sākuma bija smuka saulīt, jau vakal mākoņi tieši šajā konkrētajā vietā savilkušies. Kas ved uz Tatriem lejā, tas jau paliek arvien kalnaināks, te daudz atkal, protams, poļu ciematiņu pa mazajiem ceļiem, un kur ir jau tādu kalnu, pakalnu, ieskauti, nu, var sakot, paliek arvien ainaviskāk, un tā, nu vienīgais atkal jau izskatās, jā, ka par spīti te Babija Gora virsotnē, kur it kā līdz kaut kādiem vieniem vajadzēja pat būt saulē šodien, kas nozīmē pirmās kaut kādas 2,5 stundas mums varētu būt saulains pārgājums, pēc tam gan kaut kāda lietas soli, bet izskatās, ka viņi kārtējo reizi tos zemos mākoņus nav noprognozējuši, un vismaz šeit nav nekāda saules, nezinu, aizbrauksim tur, redzēsim, vai būs. Pasties, kā jau mākoņos ieiet virsotnes. Satiksme, protams, ir ļoti lēna šeit ir. Mēs iesim uz mākoņiem. Varbūt, kur mums kaut kur arī sanāk virpišķi virs zemākajiem, kā kur šitie zemie mākoņi virs zemi, jā, varbūt, ka virs tiem pat sanāk, jā. Pagājuši gads brauc ritē jau pie 600-700 metriem, tur jau bija kaut kādi zemi tādi pavisam pirmie mākoņi. Tas nebija šeit, bet, nu, tur Francijas Rivjērā. Pa ko arī, starp citu, varat skatīties manā YouTube kanālā. Šeit ir daudz, tieši tur bišķiņi panesās sastrēgumi tur priekšā. Nu jā, pirms šitiem pagriezieniem šeit ir tāds galvenais ceļš, kur liekas nescik ilgi, kamēr ziņi izgriezīs, te kādu brīdi jau stāvam, nu ot, ka kāds palaiž. Tad faktiski tikai tu tiec. Un pretī Džīzus figūra, lai tā kā būtu kas palīdz. Benzīna tankā piestājām pa tādā vietiņā, pa ceļam uz pirmo kalnu vietu, kur vajadzētu būt saulains, bet šobrīd nav. Bagietes, kafija, ķiršu kola, riekstiņa ķiršu kola, kur garšo daudz labāk nekā Latvijā analogās ķiršu kolas, ko es esmu pircis. Viņš cenšas nepieļaut manu Latvijas nolikšanas stāstu. Bet, nu, tā ir taisnība. Nu, tā vienmēr ir, no ārzemēs ir kvalitatīvāk. Pat Polijā ir kvalitatīvākie produkti, nu. Saprīgi jau šeit tas reliefs jau paliek. Arvien nopietnāki kalni. Paskat, jau kaut tur, lejā mājiņas. Tas jau tā kā jau līdzīgi jau kā pie zemajiem, kur sākās jau Alpi. Kad mums būtu burka līdzi, tad mēs varētu paņemt mākoņus. Burkā mākoņus, jā, uz Latviju atvest, jā. Un tad tirgot vai pašiem paturēt? Pašiem paturēt, neietirgot. Nu jā, ir lietas, ko netirgo. Smuki. Kaut kāda baznīca te laikam ir. Tāda baznīca. Būs tās mājas. Jā, žēl, ka tur īstenībā varēja piestāt, ja nobildēt, bet vienmēr kaut kā arī pa vēlu pamana, un tad nevar tā noraģēt, ka tas sist pa bremzēm un griezties iekšā kaut kādā skatu platformā. Tā vieta ir populārāka nekā es gaidīju. Tur, domāju, nolikt pie oficiāla turisma punkta, tāda naiva cerība bija.
Un tā, pasties, te jau arī es pēdējo vietiņu, faktiski. Šī te bija tāda vēl viena vietiņa palikusi, kur te ir norobžots. Te arī beigie cūkrakumi, te iebrauc. Tālāk tur viss privātā arī pilna ir. Un šeit jau malā sastājušies ir. Vecakot sākas pārvilkuši esam kalnīgos apavus. Un pudeles esam uzsūmēs, kā pudeles ieliktas sēnās. Negurp somēm. Ūdens pudeles, kaut kas uzkožams ir, lai nav tas, kas mēs Vācijā toreiz uzkāpām, visi kaut ko grauž, nu mums tur galets laikam tikai dažas bija. Nē, tagad jau arī nekad, nu vismaz zemesrēks sviests ir un vēl tā bagete guši neapēstā. Nu jā, dodas jā, kamēr vēl kaut kāda saulīt pagaidām te ir, jā. Tie nobiedēja kaut kāda sarkanā krāsa, tā būtu neskāda sarkanā taka. Likās jau, ka te nevajadzēja, un tik daudz cilvēku, ka visi beigie alpīnisti te ir, nu nezinu. Mums jāiet Sokolītes Babjagoru, nevar gan īsti saprast, pēc kārtas liekas, ka īstā taka būtu bišķiņa turien, kas iet caur Sokolīcu. Ka šitā ir, bet te ir taču norādīts, ka it kā šeit ir jāiet. Tomēr jāiet pa šito, jo te vismaz iekārtots ar akmentiņiem un tā. Tā otra ir pilnīgs kārtkors, pilnīgi kaut kāda vienkārši tāda smilšu sakņu stāva taka, kas iet kalnā. Šeit ir garāk sanāk ar līkumiem, bet nu te vismaz kā normāli iekārtots. Paši tādu perspektīvu uz leju no kalniem vēsamiņš te uzspūš pa šito pretī labi atsveicina, jo tā diezgan tā saule tā kā karsē. Tiem gusim kaut kā jau no pašiem pirmiem metriem grūti iet, nu šeit tā ka ir tāda visu laiku, nav tāda attelpas brīža, ka viņi būtu lēzena, viņi visu laiku iet kalnā. Un man tas riepst. Skaidra valodiņa, jā, labi. Viena no daudziem apstāšanās vietām. Šeit ir tāds mēlnīts, kurš, kā zināms, gusis nevar ēst, jo viņam vēders paliek galīgi šķidrs pēc tam uz ilgu laiku. Mēs Renat bišķiņi iedām tās mēlnīcas, joprojām līdz pirmajam tam punktam virzāmies, bet man ir dzimusi doma, ka gusīts arī piekrīt, un faktiski arī Aneta, kad viņi paliek tajā pirmajā punktā un līdz tam galu, kas ir vēl ilgāks gabals nekā no līdz pirmajam punktam, skāpja viens pats. Vienīgā cerība, kad ja nu kaut kādā brīdī tas augstuma tieši kāpiens beidzas un sāks vienkārši tāda pastaiga pa Plakankalni augšā, un tad varētu iet arī visi līdz tam otrajam punktam. Nevar saprast, cik te vēl augstu ies, jo reāli šeit mēs esam jau gandrīz vienā augstumā tur tām tālajām, piemēram. Nē, nu labi, tas tā mānīgi tur varbūt ir vēl augstāk, bet cik te daudz tie mežu gali vēl kāpj uz augšu, grūti pateikt. Bet nu katrā ziņā daudz te tāds office planktons, kā mēs smejamies ļoti bieži, iet apstājās, jo tu beigies tāds, nu, uz augšu, jā, tas kāpums ir. Tāds skatiņš vienā vietā jau smuks pavarās caur koku rāmējumu. Brusciņi tur pilsētas, pārstrā mēži, uz kalni. Nē, nav gusīt, nav vēl pirmais. Tā, līdz pirmajai vietai uzkāpām. Te ir šāda plaša panorāma. Bet, nu jā, es apstījos kā līdz augstākajam punktam. Nu šeit viņš acīm redzot ir tā kā aizved uz turienu. Acīm redzot tur varētu būt tā virsotne. Un, nu jā, tā ir, kad Google apstoties, kad šitā vieta ir kaut vai 1370 un tā ir 1700, nu kaut vai 400 metri vēl ir šis vertikālais kāpums arī vēl, tā kā, nu es līdz turienei, laikam tad vienatnē došos. Jūs te pasēžat uz soliņu. Diezgan rētā tempā esmu ticis līdz kaut kādai tepai, kas ir apmēram jau sanāk augstuma metros puse. Te tāda smuka vieta.
Pavarās gar taku skats. Šeit jau šitie pārsvarā augši tie sukulenti. Nē, skujkoki vienkārši. Krūmi. Un tur iet tālāk. Tur kaut kur droši vien. Droši vien viņinot, ka tā virsot, ne? Kaut kur tur ir jātiek. Pagaidām ir tā forši iet, jo ir samērā lāzens, nav nekāds tur baigais kāpums, bet kāpums vēl būs. Tie 200 kāpumu metri droši vien kaut kur viņi būs asāki atkal. Bet te ir foršais vējiņš, tas atsveidzinošais un sklekoku tā smārža. Tas ir forši. Žēl vienīgais, ka ūdens atkal tik maz pamaz paņemts mūžīgi. Te jau mākoņi tā kā viss ietina. Zemajos mākoņos. Visa virsotne. Tā kā pat, ja tur saule kaut kur ir, tad... Nu jā, šie zemie mākoņi viņu aizklāja. Un tālu arī skats nesniedz. Bet, nu, tā. Kaut ko vēl matīt var. Te priekšā skaidri redzams pēdējais, varbūt priekšpēdējais kāpums. Diezgan būs, jā, vēl. Kāds tur kaut kāds ūdens domā. Pirms paši šī uzkāpuma. Kā kurī kalns. Pūš virsū savus smēķu dūmus. Labais, bet tā situācija baigāta mainās. Kamēr bildē, tikmēr jau uznāca, tagad vairs nevar redzēt, bet tikko bija tā labi, tā nebija tā dūma tik liela. Jā, tie ir reāli mākoņi. Nu jā, Gusīts, žēl, ka tu nevarēji uzkāpt un paņemt burciņā tos mākoņus. Bet nu tāpēc es bez nofilmēju priekš tevis. Tā jau tā kāpšana paliek tādā trikīgāka, jo te vairs nav tāda normāla taka, bet tādi akmeņi visi sāņši, un daži no viņiem ir arī kustīgi diezgan tehniski sarežģītāk paliek. Virsotnē kaut kur tur pavisam vairs nav tālu. Un skati arvien plašāki un arvien neierobežotāki. Vējiņš ir viens astrāks, bet tas nekas, tas ir tikai forši, jo tas viss kompensē to. Neļauj vismaz tik daudz zaudēt to šķidrumu, neļauj tik daudz dzert, tāpēc nevar saprast, cik skaļi bļaut, lai caur vēju kaut ko varētu dzirdēt. Forši atsveidzinoši tas vējiņš, tas ir super. Beidzot nav tas karstums. Mūžīgais, kas te ir. Šeit kalnos jau, jā, krietni jau, kad 8-9 grādi uzreiz ir vēsāks, lai gan nav jau tik pat 2000 metri, pat nav, bet nu vienalga, uzreiz izstarpība. Kāds tur kā paverās uz leju, bišķi caur mākoņiem. Forši tā kā. Jā, nu, lai gan kāpta visādi, it kā arī dažādu svara kategoriju cilvēki un tā, bet galvenais, nu jā, vajag kaut kādu vismaz mērenu fizisko formu te vajag.
sirds galvenais, lai neskrien pārāk ātri. Nu tā, finišs sasniegts. Babija Gora. Izklausās tā kā kaut kāda vecmāmiņa. Baba Gora. Atbrauc pie vecmāmiņas pankūkas uzēst. Ķipti kaut kādu krāsnīgu viņu uzcep. Te vēl dažādas citas takas, kur cilvēki staigā kaut kur divi tur elzdam pūzam, nav kaut kāds cits malas pilnīgi uzkāpa. Ne tikai ūdeni pietiekami nepaņēma, citiem dažiem redz, piemēram, alus buņģiņas un tam līdzīgi, kas man nekad tagad iztriekt alus buņģiņu kaut kā. Mūžam neatceros tais kalnos paņemt kaut ko foršu, kaut pēc tam virsotnē. Viss, kas man ir atlicis kaut ko šeit tik daudz ūdentiņš, ko tagad izdzēšu, un tad cerams, ka uz leju kāpjot tik daudz negribēsies dzert. Sunim ieinteresēja mani apavi. Nevar saprast, cik tās nulles palīdz, cik nepalīdz. Kāpju lejā līdz Gusim un Annetei, kuri droši vien būs pārgaidījušies. Lejā gan Gusim iet viegli, viņš tā kā tāds putniņš lido. Tikai uzmanies neskrienot, kad vat neaizķeries. Annetei arī daudz ātrāk iet, bet es bišķiņās tomēr. Tā kā uz kājām spriegumi viņš jūtās jau. Ko, tomēr noguri? Jā, es arī nogurstu šajā aidā. Spriekšu vēl? Traktori. Spriekšu. Viņš tā kā skaisti tuvojamies Zakopanei. Skaists ainavs. Un tad baigi daudz, nevarēja tikko redzēt aizšāvu garām, bet baigi daudz, ir tādi mazi veci, tādi traktoriņi, tādi reāli izteikti maziņi un veci, kas vēl kaut kādus pāris baļķēnus katrs, cik viņi tur varējuši iekraut. Tas dīvaini, jau kaut kāds 5. vai 6. tikko tāds pabrauc šajā reģionā garām. Kaut kādu malku tagad gādā no kaut kurienes tie baļķi sazāģēt un visi tādi kaut kas. Kāpēc visi tie traktoriņi, tādi mazi veci traktoriņi, kāpēc kaut kādas, nezinu, citiem kaut kādiem piekabiem vienkārši tur neved kā parasti malkas ved. Tā interesanti. Bijām nonāguši kaut kādu delikateso veikaliņu, bet tur bija 5 tieši dažām mašīnām vieta priekšpagalmā un nekāda iespējas tur nostāties. Šeit atbraucām ar tādā neērtā, kur slīd atpakaļ, kur īsti nevar nostāties tā, lai nebūtu daļai uz ietves virsū. Bet šeit nekā, te nu ir Latvijas stēla, cieti augļi, cieti tādi, ko nav jēga ņemt. Končs, tiem uzreiz jau viss tās pašas, kas lidlā, nekāda starpība. Pagaidām nekas iedvesmojos. Šitas ar viss ir Horteks redzēts. Laikam pēc tam kājām, laikam būs to delikatesu šo veikliņu jāaiziet. Vispār nevar ieraudzīt, ja? Kaut kāda ir reko ekstra virgin basso. Litriņš tas ir? 500. 500. Ai, kaut kādi tur sanāk dalītas 10 eiro, vairāk nekā 10 eiro.
Ej, to nost! Te ir kaut kādi vismaz neredzētāki sidri, kā dzeramie kaut kādi. Kur tu biji Gusīte aizgājis? Reku nopirkām šitā lielo sidru. Antonovka sāboliem. 3 eiriķi tāds lielais. Tas ir kā nešķiet, salīdzinām Latvijā tādi, man liekas, vairāk maksā kaut kā 4-5 eiro. Man draugi, mēs esam pie jaunās leģendārīgās viesnīcas, ko ir spēju konsoles, tā vismaz teica rakstos, kad ir leģendas tā saka. Tāpēc, jā, mēs esam šeit. Vakar mēs gulējām mašīnā, kas izrādījās bija katastrofiki. Ar visu to vētru un čurāšanu kaut ko nakts vidū. Tām rokām šobrīd jāiet, no? Atnāks. Varbūt es nevarēšu visu nofilmēt, jo manam telefonam ir 5% kaut kādi, tāpēc es nezinu, es varēšu visu nofilmēt, bet jā. Man vēl somu vajadzēja. Ejam uz viesnīcu. Kaķītis. Atlaidām kaķītis. Okay. Esam oficiāli iekšā viesnīcā. Tā, nu pēc vakardienas gulēšanas mašīnā šodien mums ir bišķiņ luksusīgāka opcija. Tātad apartaments, te ir atsevišķi tāda. Guļamistaba, te ir dzīvojamā, ar virtuvi apvienotā istaba. Televizors vēl apkārt izgaismots ar lampiņām. Es nezinu, droši vien skatoties kaut kādu tumšu filmu, drīzāk tas jāslēdz ārā. Un te ir diezgan labs, laikam, kafijas automāts. Un mikrovilnis te viss ir. Tā, un viens no, kas man galvenais iekārdināja, bija tas, ka te ārā ir arī, var sakot, šitā te. Ir spēju laukums ārā. Arī spēļu laukums, bet šitā te baļa. Nu, kubls ar burbuļvānu, bet triks tāds, ka viņi ir apvienot uz 2 apartamentiem. Un te ir tas otrs čoks no tā otra apartamenta. Tā kā nav tāds pilnīgs brīvības tur. Jā, jāsarunā vai kā, vai vienkārši kurš pirmais brauc, tas pirmais maļ. Un skats, protams, ir ļoti labs uz Tatriem. Nu, šis maksāja 170 eiro. Nu, kaut kādām tur atlaidēm, tur Džēnijus 3. līmenis ir bookingā, un vēl tur ir kaut kāda mobilo ierīču atlaide. Vispār vienmēr izdevīgāk no mobilajām ierīcēm, ja kas ir tās bookingu rezervēt, jo tur viņi kaut kādas atlaides dod vēl mobilajām ierīcēm. 2 dienas vai 1? No 2 naktis te mums ir. Mama. Tā. Ienāca tā kā mežā drusku. Un viņas tāds viši reliefīgas. Te var dušoties, tad cerams ir slīpums beidzot riktīgais tāds, lai nelejās kaut kur te uz āru. Izskatās jau nostrādātu māju, te viņi daudz visas tās jaunās mājas. Tatru, tajā Zakopānē pret Tatriem ar skatu ir sabūvējuši. Tas čoks. Ko viņš teica? Viņš gribēja iet tā laukumā. Es labāk pūlos, ir teikt tas čūks. Nu, sarunāju jau ar kaimiņiem, ka paprasīja viņai, viņi teica, ka viņi šodien neplānojot iet tajā džakūzī. Jā, viņi pastāv, ka tas ir tieši pretī viņu lūgi. Tad viņi var skatīties, kā mēs tur džakūžojamies. Būtu tā kā pretī mūsu šeit, un tā būtu forši, jā.
Jā, varbūt vēlāk, jā, kad bija tad tā būtu forši, viņiem tur gaismiņas droši vien arī ir tā. Beidzot, kubliņiem ir kubls. Bet man vēl viena lieta jāizdara, es domāju, aiziešu uz šito te delikatešu saucamo veikalu. Tomēr tajā veikalā mēs šo to sapirkām interesantu beigās, kas tā kā nebija redzēja, nu nezinu, kaut kāds tāds cepums, nezinu, cik viņi labi, es jau gan tur lasēju, cik varēju saprast, laikam jau ir kaut kāds margarīns ar palmēļas sastāvā, tā kā augstākās kvalitātes jau viņi nav. Ķipa handmade, te varēja taisīt no sviesta. Bet man it kā bieži vien tā, kā es nosaku pēc skata, apmēram tā, kā arī varētu garšot. Nu redzēsim, vai šoreiz nebūšu kļūdījies. Bet man pēc mājas iesiet, un mājas tur galīgā izvēlē nebija kaut kāds tikai tāds sapakots. Es domāju, tāda pašceptas forša kraukšķīta, kaut kāda maizīte būtu. Tāda tur nebija, bet nu mēs te kaut kādus sidrātos jau teicu, laikam, nu, olas vēl nopirkām. Piens bez laktozes, pārslām mazajām vēst. Daži augļi, jā, tie, kas bija mīkstākie, 3 tos paņēma. Tur jāstāstās par vēl augļu arī. Nu, kaut kāds daži tāds neredzētāks lietas, vēl kafiju tādu, ko nebija redzējis Latvijā. Kosta kafijas ar citu, bet kaut kāds šokolādes garš. Čāpoju tomēr ne uz to delgatas veikās, viņš tā, nu, patāli sanāk kopā 3 kilometri. Akal pa kalniem augšpulējā vazāties. Te atrada ātrāk tās 700 metru, vismaz 2 reiz to. Kā viņi smuki tās, domājams, ka tās ir padomu laikā celtās mājas, viņas tā smuki atrenovētas. Ļoti daudz šāda stila privāta māja, ne negluži tā kā Alpu stils, bet, nu, arī jā, tāds savs poļu kalnu stils. Viena lieta, ko ieraudzīju no bezglutēna lietām, kas Latvijā nav šeit, ir cornflakes visādi. Un arī interesanti ar zemeņu garšu, ko pazinīja Anitei, par sevi viņi grib tādu, tad arī paņēma. Ai, kāpēc es paņēmu šito? Tas ir kritiski konsolē. Mēs teicām, ka šeit jau tā ļausim vairāk nekā parasti pusstundas dienā limits ir kaut ko spēlēt. Te tāds veclaicīgas kaut kāds šitādas spēles ir. Pārsvarā tikai šitādas arī ir. Bet ļoti interesantas. Ļoti interesanti tev tas ir. Tas bija manos laikos, jā, 90-tajos, kur mans kepons palika labi 90s, jā. Konkrēti šitādas, nezinu, bet Mortal Kombat viņš jau te būtu, tā es arī varbūt uzrambātu veco labo. Tad bija vēl iepirkties un vienkārši jānāfilmējām pēc tam, lai atcerētos. Katrs no tiem būs jānovērtē kaut kādā, vismaz tie, kas liksies garšīgi jāpieraksta kaut kur, lai zinātu pēc tam, kas ir jāpērk. Jāstais bildi arī, ka vienkārši. Šeit tā, protams, te daži aliņi pirmie no Polijas, ko izmēģināšanai, kaut kāds tieši ar tatriem. Kāds prēmjum eksportāgi, te kaut kāds garšu červi un apolu bišķīt interesanti likās. Tas ir tas sidrs. Apelsīnas uzas tur meklējam, tur pārsvarā ir vai nu tās Horteks vai nu Timberg. Tas Horteks man galīgi kaut kā neasociēs sulām, jo pie mums tikai saldētie dārziņi ir no tā Horteks pazīstam pārsvarā. Te vēl kaut kādu florprūnu paņēmu. Nē, Timbergs jau it kā ir ok, bet arī primāri neasociēs tieši ar tādām apelsīnas svaigas piestām vai kādām sulām. Bet šitie oši, nu, vispār izotonskie visi dzērieni Latvijā, viņi taču ir, man liekas, nu, es tā precīzi, es viņus pērku kaut kā, nu, pusotrs eiro, nu, katrā ziņā stingri pāri eiro. Šeit kaut kā 60-70 centi sanāk. Pēc viņus sapirkos, es domāju, braukt ar Latvijiem, kā velā braucējiem man vajadzīgs ir viņus tā kā dzert un sapirkšos vēl vairāk. Sviests, tas arī bija kaut kā, neatceros, euros 70 vai cik vai būtu. Jā, šie proteīna batoniņi arī. Mēdus liekas, ka varētu būt garšīgs, parasti viņiem problēma, ka viņi vienkārši pretīgi garšo tie proteīna batoniņi. Viņi arī nebija šeit dārgi, nu, katrā ziņā bija liekas precīzi, tad nepateikšu. Šitās medus gotiņas paņēma
Jo es vienreiz Latvijā pēc kādiem 20 gadiem pagājušajā, kas toreiz viņas ražoja saldus, kuram gan laikam sanāk cietas, tās būtiņas parasti vai kāds, bet tas bija riktīgi ideja, kāpēc neviens to vairs netaisa, ne saldus, ne skrīveri, medus, gotiņas. Varbūt, ka šeit šiem būs sanācis. Jāpagaršo būs. Gotiņas un medus garšu, vārdsakot. Nu jā, te tā, kas arī bija salīdzinoši lāta. Visādā melnātajā pamatā un labiņu, kas tur klāt. Kaut kāds končiņas, kas jāizmēģina. Tādas mums vakariņas. Griķi samaisīt ar gaļu, tomāti, biespiens. Diemžēl nevarējām aizdāt sveces, jo tas šķiltavu, kas te vienīgi bija, tā ir izbeigusies un sērkociņa te nebija. Kāpēc mums vispār vajadzēja uzdedzināt? Nu, smuki, nu, tāpēc, ka viņas te ir, kāpēc neuzdedzināt. Šis skaitās kaut kāda baigais tāds booking izcilnieka īpašums. Tagad vēl pareizāk skatiņš ar alu, kas ieliec glāzē. No pirmiem malkiem liekas diezgan labs saliņš. Tur ir kalni. Melni, nenojaušami, tumsā, bišķi nojaušami, kontūrs. Reku diezgan skaidri pat debesis. Tur kalnozipsnī tikko. Bet, redz, ko te ir mūsu apartaments, tur augšā ir citi apartamenti. Tur vienā malā daži arī jau kūžojās, mēs te arī tā kā palaidām. Tā kā sildās, viņš ļoti lēni gan sildās. Ar te es izslēdzu tagad LED gaismiņas te ir. Notiekās. Tā jau silts tas ūdens, viņš jau ir. Viņš jau bija diezgan silts. Saliesim šito sidriņu. Un sēdēsim tur un dzersim. Soliņas un sidras. Nē, otrādi. Sidri un soliņa. Pērkons fonā. Bet šeit skaidrs debesis par laimi pagaidām virsū. Es peldu. Redzi, es beidzot peldu. Tev pieturēt rokas? Nē, nevajag pieturēt. Redzi, es peldu. Dzīš. Kas tas? Ko manas kājas? Kas tā pasajūt uz manas kājas? Labi, jāizslēdz burbuļi, lai Ak, Dievs! Māma, es redzu burbuļus. Tad mani šorti apakšā piepūšas ar ūdeni vai gaisu, un tad tie tādi izkošas. Var daudzāk burbuļus. Es domāju, ka tur nav dažādi. Tur viena poga vienkārši un viss. Es peldu. Jā. Mama vārds. Nezinu, kā pēc, bet pagaigusi pēc apmēram stundas, ka mēs te esam, pēkšņi izslēdzās, viss izslēdzās tā kā... Bet citiem neizslēdzas. Nu, tiem tur nē, jā. Un viņi pat vēl agrākie gāja tur iekšā par mums. Nu jā, viņiem gan vienīgi nedarbojas laik tas burbulis, iepriekš viņiem bija klusas laikam. Bet, vācot, izslēdzās gan burbulis, gan vispār leds izslēdzās, viss, nu, palika klusa tukša šitā vanna. Vēl jau silta, bet... Arī, kad mēs... Bet, vācot, es nevaru vairs ieslēgt arī viņu. Neviena poga nereaģē, kā būtu izrācis štepselis kaut kur, kāds būtu ķep atnācis izrāvis štepseli.
Es te nemanīju nevienu. Varbūt žurka kaut ko izdarīja. Žurka pārgrauž stepseli, jā? Jā. Es nesaprotu, kas viņš tā kā iestatīts stundu, un tā viņa pat nevar Es nesaprotu, vai te kaut kas salūza tagad. Kubliņi salauza kublu. Bet mēs neko nedarījām, mēs vienkārši te mēs diezgan ilgi burbulinājāmies un sēdējām. Un viņi pat ilgāk. Nebija jau teikt, ka nedrīkst. Tajā intro video Nebija jau teikt, ka nedrīkst tur, teiksim, ilgāk pusstundu. Jā, bet, tas tev iespēja vēlreiz palūkot, tas jau sākumā palūkot zvaigznēs, diemžēl te nekā telefonu to neredz absolūti laikam, tu diemžēl to skaistumu. Zvaigznes neredz telefonā? Jā, bet tā skaties tajās debesis neapturamajā plašumā, kosmosā, un tās zvaigznes tur tik daudz, un es atceros, kā vecāmam jau teica kādreiz, ka viņi skatījās arī jau mūžu, kas 70 gadu viņai bija, jo viņa teica, tā aptvēra, saskatīja kaut kādu zvaigznāju, un teica, pirms 50 gadiem, kad vidusskolā gāja, tur skatījāmies ar skolas draugiem, tāds pats tas zvaigznās, man mūžs aizritējis, bet tai zvaigznājā nekas nav mainījies. Protams, tur visam arī notiek izmaiņas un uzsprāgs, tur supernovas un tam līdzīgi, un kā mēs vakar skatījāmies, izveidojas tur melnie caurumi. Daudz kas tur notiek, bet tas ir tādos laika mērogos un telpas mērogos, ka pret to mūsu tās dzīvītes ir tādi tik īsi, niecīgi nogriežņi, pilnīgi nepamanāmi sīkumi. Tas tā saudabīgi vispār skatoties tajās debesīs par to visu. Tu vari aizdomāties par to visu, ko mēs nesaprotam un nekad nesapratīsim.